cilvēkam vienam. Es darīšu viņam palīgu, kas būs tam līdzās. Un Kungs Dievs veidoja no zemes visādus lauka zvērus un visādus debesu putnus un deva tos cilvēkam, lai redzētu, kā viņš tos nosauks. Kā cilvēks nosauca dzīvās būtnes, tāds bija to vārds, un cilvēks deva vārdus visiem lopiem un debesu putniem un visiem lauka zvēriem, bet nebija cilvēkam palīga, kas būtu tam līdzās. Dievs lika, lai dziļš miegs krīt pār cilvēku, un tas iemiga. Tad Dievs ņēma vienu viņa ribu, un to vietu aizdarīja ar miesu. Viņš bija ņēmis no cilvēka, Kungs Dievs darināja sievieti un atveda viņu pie cilvēka. Un cilvēks teica, šī ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas, tāpēc, lai to sauc par sievu, jo no vīra tā ņemta. Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti, pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa. Un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, bet nekaunījās.